Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja jubilejas mēnesī turpinam iepazīstināt gan ar muzeju, gan ar rītošo sastāvu, kas atrodas muzeja ekspozīcijā, muzeja krājumā. Un šobrīd es esmu ērti apsēdies vienā vagonā, kurš izskatās pat mūsdienīgāks varbūt nekā vēl nesen eksploatācijā esošie R2 sērijas elektrovilcieni. Un faktiski ar elektrovilcieniem tam ir stiešākais sakars, jo šis vagons ir elektrovilcienu priekštecis. Kādreiz tātad Latvijas Republikas brīvvalsts laikā starpkara periodā pagājušā gadsimta 20. gadu otrajā pusē un 30. gados pasažieri ceļoja tieši šādos vagonos. Pie tam gan vietējās satiksmes, gan tāls satiksmes pavisam kopā laika posmā no 1925. līdz 1931. gadam tika izgatavoti 175 šādi vagoni. Interjers, protams, atšķīrās, un šis ir trešās klases vietējās satiksmes vagons. Uz Tukumu noteikti ar tādu varēja braukt, un arī uz daudzām citām Latvijas pilsētām. Kāpēc tas ir tik īpašs? Tāpēc, ka faktiski ir vienīgais, kurš ir saglabājies no visiem šiem te manis minētajiem vagoniem. Un īpaši tas ir arī ar to, kad izgatavots Latvijā, tieši pēc Latvijas valsts dzelzceļa pasūtījumu un faktiski arī projektēts saskaņā ar šīm te nepieciešamībām, kādas bija tieši Latvijas dzelzceļam. Jo pasaulē ir dažādas dzelzceļa tīklas un dažādās valstīs ļoti dažādi parametri, kādi ir nepieciešami, lai pasažieri justos te ērti. Un arī tas, ka Latvijā tomēr lielākā daļa sliežu bija 1524 mm platumā, arī dod šim vagonam tādu paplašinātu telpu salīdzinājumā ar tiem vagoniem, kas tiek eksploatēti vai tika eksploatēti Rietumē Eiropā. Latvijas dzelzceļa vēstures muzejam tas ir nozīmīgs vēl arī ar to, ka mēs esam pacentušies restaurēt, protams, iespēju robežās arī visu interjeru, kas ir bija diezgan liels izaicinājums, bet restaurators Līgas Līcis vadībā tas arī tika veiksmīgi izdarīts, vadoties tikai no fotogrāfijām un atsevišķām vagonu schēmām, kas bija pieejami žurnālos, jo oriģinālie vagonu rasējumi, diemžēl, līdz mūsdienām nav saglabājušies. Protams, tas prasīja diezgan ilgu laiku, jo tikko muzejs šeit tika faktiski iekārtots, tā arī parādījās šeit šis vagons jau 1996. gadā, kā pirmais riteklis, tas faktiski šeit tika ievests. Un ilgu laiku nostāvēja nerestaurēts, jo faktiski tika pēdējos savos darba mūža gados izmantots kā dzīvoklis, jeb kā māja uz riteņiem. Un visi tie sēdekļi te bija pazuduši, un, protams, sienas izskatījās mazliet savādāk, arī pat logi bija aiztaisīti ciet. Un, lai mēs kvalitatīvi spētu šo vagonu restaurēt un novest to līdz tādai kondīcijai, kāds tas šobrīd ir, bija nepieciešami ļoti daudzi gadi. Fiziski varbūt tas aizņēma 2 gadus, bet tas sagatavošanās periods līdz 2010. gadam bija ļoti ilgs, kur laikā mēs apkopojam visus šos teorētiskos materiālus. Bet mēs varam ar lepnumu paziņot, ka vagonis ir, to jau mēs paziņojam pirms 10 gadiem, bet arī šodien varam uzsvērt, ka tas ir, un nākamajā gadā faktiski atzīmēs savu 100 gadu jubileju kopš uzbūvēšanas. Jo 1925. gadā arī sākās šo te vagonu ražošanu rūpnīcā Fēniks, kas vēlāk pārtaka par Rīgas vagonu rūpnīcu, un tad tur tā saistība vēl mums ir ar R2 sērijas elektrovilcieniem. Vagons ne katru dienu ir atvērts, bet, ja pieteiksiet ekskursiju, tur noteikti varēsiet nokļūt, bet jebkurā gadījumā nāciet uz dzelzceļa muzeju peronu svētkos. Perons mums ir tā kā ārpusē, bet arī iekšpusē mums ir perons muzeja telpās, un peronu jūs varēsiet, pareizi sakot, muzeja halles iekāpt šajā vagonā. Tas būs 2024. gada 31. augustā.